Es dzirdēju kaut kur par to, ka zvana un tiešām imitē ar AI cilvēka balsi. Vai mammas, jā, kaut kur šito arī dzirdēju. Jo es vienkārši padomāju, ka man kā publiskai personai, kurai var jebkuru vārdu, jebkuru balsu... Mūsu viegli varētu dabūt, jā, tā kā ka tieši mūs ir ļoti viegli tā kā attēlot vienkārši tāpēc, ka mēs tik daudz vāvuļojam sociālajā vidē. Jūs būtu viegli atdarināt, pat ja jūs nebūtu zināms publiski. Jā? Man uzņēma algo, lai es viņus apmācu par drošību vai arī veic pret uzbrukums pret viņiem. Un man bija vienreiz, ka man vajadzēja dabūt balsi vienai sievietei, kurai vispār nekur internetā nebija pieejama balsi. Es tur dažādās metodēs sadabūju, ka viņi man pati piezem beigās. To sauc par sociālo inženieriju, kad es izliekos par kaut ko, kas es neesmu. Un tas otrs cilvēks man... Sociālā inženierija? Jā, sociālā inženierija var palasīt interesantu tēmu. Ar sociālo inženieriju var ļoti daudz ko izdarīt dzīvē. Un jā, es ar viņu parunāju burtiski tur 2 minūtes, un man ar to balsu ierakstu pilnībā pietika, lai es varētu perfekti atdarināt viņas balsi un nosūtīt viņas uzņēmuma vadītājiem tekstu.